Pret sienu tik ar pauri. Šie ir Rudolfa Blaumaņa vārdi par viņa draugu Jāni Grestu. Un nešaubīsimies, ka Blaumanis savu jaunāko kolēģi draugu pazina krietni labāk kā mēs jebkurš. Grestam veltītajā dzīvolī Blaumanis saka: tā reiz nu ir tā dzīve, tā sola, dod un ņem. Tam iznāk šīvā ķīve, kas pats, ko grib un lemj. Pret sienu tik ar pauri, ja tevī sparts un guns, varbūt, ka tik cauri, ja ne, būs pierē puns. Jānis bija ļoti mērķtiecīgs, darbīgs, reizēm arī stūrgalvīgs. Un šī būs stāsts par neparastu personību, mazliet neparastā rakursā. Un savu stāstu sāksim no vienas epizodes, par kuru vēstures pētnieki, kā saka, nav likušies nezinis. Gresta vairāk kārt norādījis savu it kā zviedrisko izcelsmi, lepojies ar cimtai piemītošā līko zviedru degunu. Un ciešāk papētot šo stāstu, es tiešām atradu, ka zviedru laikā ir minēts ne tikai Grestu uzvārds, bet arī Grestu muiža. Ciešāk papētot vēstures materiālus, izrādījās, ka muiža ar nosaukumu Grestes, piederoši arī cilvēkam ar uzvārdu Greste, ir pazīstami jau no 17. gadsimta. Cik reiz stāstā patiesības, cik leģendas, to ir grūti pateikt. Interesanti tikai tas, ka šis 16. gadsimta muižnieks saucās precīzi tāpat kā mūsu stāsta galvenais varonis – Johann Greste. Un kaut kāda saikne ar šiem reāliem nesenās pagātnes un mūsdienu Grestiem pamet arī fakts, ka Smiltene Zeltiņa muiža, kur arī piederēja šim Johannam Grestem, atrodas ļoti, ļoti netālu no vietas, kur 19. 20. gadsimtā dzīvoja jau reālie zināmie Gresti. Šīs ir Smiltenes tagadējā Bilsku pagasta Lejas Grestu mājas, kurās vairākās paudzēs dzīvoja Grestu dzimta. Un šeit 1850. gadā dzima Jāņa tētis Jēkabs Greste. Kalnā vēl saglabājies Varens ozols. Blakus kuģņu mājas, kuras vienīgās ir saglabājušas vēsturisku auru. No 7 māju ciematu šeit saglabājusies tikai vairs viena māja. Un šeit mēs satikāmies arī ar te dzīvojušo Mačuļu ģimeni, kur mums palīdzēja ievesties tā laika atmosfērā. Tātad Jēkabs Greste dzimis šajās Lejas Grestēs, ja? Vēlāk apret savu bijušo skolnieci Mariju Jansoni, kura tā tad ir šīs mājas.
šajās mājās dzimās, ja. Un vēl arī Jāņa biogrāfijā ir svarīga otra māsa, Jansona, tātad Liene, vēlāk precējusies Goldberga, kuras tēvs Groznieks gan bija liels dropers, bet tā māca savukārt ir viņu, turējis šķiglis tā saprast uz kājām. Un trešais stāsts, kas saistās ar vēl vienu Lieni, kurai atkal ir radniecība ar šo vietu, tā ir tāda Liena Dzirkale, jo Dzirkalis grāmatu izdevējs neesmu noskaidrojis pagaidām, vai šajos pašos jūsu Bilskas Dzirkaļos vai kaut kur citur ziņas, ja? Viņš bija savukārt šīm divām māsām brālēns. Un tad, kad viņš pāragri nomira, tad Jānis aprūpēja, kā saka, to atraisnīt viņas bērns, palīdzēja to firmu uzturēt, un atraisni viņā iemīlējās, un Jānis viņš galīgi nebija toreiz tendēts, kā saka, precēties un pārnāk dzīvot strādāt šeit provincē viņas cilvēki, kur bija Rīgā dzīvot strādāt, kur nācies pieķertība. Līdz ar to viņi laulīts nekad pāri izcināt. Jā, un tad es vēl varētu pieminēt, ka šajā mājā ir dzimusi un Augusta Kirhensteina pretrunīgi vērtētā personāža Latvijas vēsturē. Jā, bet slikta politiķa, ja, sieva, otrā sieva, Olga Jansone. Tātad no tiem pašiem. Arī no šīs pašas mājas. Pasauli brīnišķīgi saistība. Jā. Pēdējā, jāsaka, no Grestes mājas īpašniecēm, mantiniecēm, pēc Sibīrijas vēl dzīve esošā Ruta Pūce, dzimusi Šeptere, man stāstīja, kad Jānis Greste, kad brauc ciemos uz Grestēm, tad vecāmām esot teikusi, tad uz Rīgu paņem līdzi mugursomā tā kā rudzu rupmaizi. Bet viņš teica, nē, man nevajag, es labāk akmeņus vedīšu. Piekrāvis pilnu somu ar akmeņiem un devies uz vilcienu un vedis uz Rīgu akmeņus. Fanātisks krājiens. Jā, jā. Jāņa Grestes mātes mājas ir saglabājusi viena vienīgā fotogrāfija. Pirms 1876. Gada mījā notika tā pašvaldību reforma, un kad faktiski sāka rasties pašvaldību mūžiem. No muižas neatkarīga pašvaldība. Zemnieku pašvaldība ir ciešā saistībā ar iedalījumu muižā. Piemēram, mazajā Zeltiņa muižiņa varētu būt bijis pašiem savs pagastiņš, tur nezinot, 7, 10, 12 mājas. Tas ir pagastiņš. Ja muiža ir liela, kā piemēram, teiksim, Smilteņa pilsmuiža, kuras teritorija ir šeit, kaut gan pilsmuiža tepat blakus, bet te ir viss Smilteņa pilsmuiža. Tad tajos laikos, līdz tai reformu, līdz 67. gadam, lielās muižās mēs būtu vairāk. Un tad tur varētu slēpties tas āķis, ka bija arī kaut kas mālāk. Un tagad tas domu virziens ir tāds. Un kāpēc Mālava, jo viņi kaut kur pieminēta tieši saistībā ar Gresti? Viņa ir pieminēta tikai un vienīgi saistībā ar Gresti. Viņa nav pieminēta nekur citur. Un it kā viņš tur būtu mācījies? Viņa tēvs tātad no tām dzimtajām Lejas Grestiem, kur viņam bija sākumā, kā privāta skola. Bet bērni vecāki samet naudiņu, un tur notiek tās mācības. Un tad jau ir kā pagastu sabiedrība uzceļ šo skolu, kur viņš jau ir pagastu algot. Un Jānis piedzima šajā trupā.
11 mēnešu vecumā. Jā, viņam vecāki arī skolotāji. Jā, un tā māmiņa, viņam ir no tām kaimiņu mājām, kur mēs jau sazinājāmies ar to Dinas kundzi. Jā, ok. Tā ir viņa māja, un tā Dinas kundze parādīs, ka lūk, šeit bija kuģis, kurā tiešām dzīvoja Jansona. Kurš ļoti daudz literatūrā teikt, ka viņi bija Jansona. Jā. Un tāds ir tas stāsts. Un kā jau jūsu priekšniece atzina, viņi saka, ka ir tie tādi jautājumi, ko neviens vēl pētīt. Un šī skola ir daudzās vietās saukta Mālavas skola, Smiltenes pagasta Mālavas skola, tad Mālavas pagasta Piltiņu skola. Tad, protams, ir viena un tā pati, tikai vajadzētu saprast, ko nozīmē šī Mālava, kur ir pieminēta tikai un vienīgi Grestes sakarā. Jā, un es jau vēl arī jūs kolēģi pabrīdināju, nesajaukt, jo mums apkārtnē ir mālmuižu, vilni mālmuižu, kuras arī sauc par mālaviešiem, bet tas ir pilnīgi cits stāsts. Jā. Jā, ļoti patīkami, ka jūs mūs uzaicinājāt šajā jūsu projektā. Mēs arī esam mūsu krājumā atklājuši fotografiju, kurā Piltiņu skolas, šeit skolēni ar skolotājiem jāņem vērā ir redzami. Tā ir tiešām vienīgā tāda fotografiska liecība, es viņu arī jums iedošu. Pagaidām, paldies un cerēsim, kad izdosies atrast vēl kaut ko. Jā, un paldies, ka parādījāt arī, kur tas ir dabā. Paldies! Pilskas pagasts. Smiltenes muzejnieces ir turējuši savu solījumu un beidzot varēsim plašākai publikai parādīt arī, kāda izskatījās Jāņa Gresta dzimtene, tātad šī Piltiņu skola. Šeit Grestu ģimene apmetās 70. gada pirmajā pusē. Šeit 76. gada līgo naktī piedzima Jānis. Skolas liktenis diezgan dīvains, jo tās saglabājās vēl kā ēka vismaz līdz Otrajam pasaules karam. Šobrīd šeit nekāda civilizācija vairs nav saglabājusies. Dzimto pusi, respektīvi Smiltenes pagasta centru, Jānis Grests atstāja jau 11 mēnešu vecumā. Bet, protams, viņš šeit iegriezās daudz reizi savā mūžā, un īpašs stāsts ir pirmkārt par viņa kontaktu ar Rudolfu Blaumanu, kurš 20. gadsimta sākumā arī rūpējās un interesējās par viņa lugu spēlēšanu, arī konkrēti Smiltenē. Greste šeit viņa iepazīstina arī ar savu radinieku grāmatvedeju Jāņa Dzirkaļa sievu, Lieni, ļoti inteliģenta muzikāla sievieti. Un sanāk tā, ka šis Jānis Dzirkals drīz pēc 1905. gada revolūcijas pāragri mirst, atraitne, paliek viena. Un Jānis ir viens no tiem cilvēkiem, kas viņai sniedz atbalstu dzīvē, arī palīdz kārtot grāmatniecības firmas lietas. Atraitne viņā iemīlas, un Jānis, kuram tobrīd jau ir 4. gada desmits, bet kurš vēl nav it kā nobried ģimenes dzīvē, pieņem tādu stipri nepareizu lēmumu, apprecēties. Bet viņš negrib pārnākt uz Smilteni, pieredz būt Rīgā, pieredz turpināt domāt, kā saka, par iespējamām studijām Pēterburgā. Un īstenībā viņu kopdzīve izvērš ļoti dramatiski. Ir mēģinājums kopā dzīvot Rīgā. Kā tas sanāca, raksturo paši Jāņa teiktais. Toreiz dzēru kā lopiņš, vakaros negāja mājās. Kopdzīve izver ļoti drīz. Liena pēc šīs neveiksmes atgriezās mājās, pārdeva vīra firmu un kopā ar bērniem dzīvoja savā dzimtajā mājā. Liena trešo reizi neaprecējās un 44. gadā ar abiem bērniem emigrēja uz Ameriku. Tur arī miruši visi trīs, Liene un viņas meita, pianiste Alise Dzirkala, ir apbedīts kopijā kapā.
Mazajam Jānim vēl nav apaļš gads, kad Grestu ģimene pārceļas uz Alsiķu ķemeri, tagadījiem Strautiņiem. Tēvs sāk strādāt skolā, un šeit arī turpmākajos gados piedzimst Grestu 3 jaunākie bērni. Skolas vecākā daļa ar saviem bieziem, metru bieziem mūriem vēl glabā tā laika gaisotni. Un šeit mēs varam viegli iztēloties, kā izskatījās toreiz, kad šeit staigāja Marija Greste. Īpaši ir arī ēkas 3. stāvs, bērnības stāvs, kurā šobrīd ir iekārtots skolas muzejs, kas simboliski turpina to, ko Jānis šeit darīja. Tātad jau 19. gadsimta beigās iekārtodams muzeju, redzam arī viņa tēva Jēkaba fotogrāfiju. Un šajā pašā vietā ar Jāņa rūpēm arī pēc 2. pasaules kara tika iekārtos plašs muzejs. Un tāds izskatījās šis minētais Grestes laika muzejs, kas daļēji skolā saglabājās jau vairākus gadu desmitus. Vairs nav. Un paldies Dievam, tie saimnieki šitie paši bija dalīgi, bija savākuši. 80. gados Grestu ģimene uzcēla Jaunlaiviņa mājas. Tuvojoties Jāņa 140 gadai, biedrība Latviskais mantojums arī iekārto šeit piemiņas vietu. Redzam Grestu ģimeni te vai pilnā sastāvā. Šeit Jānis viesojas pie brāļa Artūra, viņa ģimenes, viņa saimes. Un šeit unikālas fotogrāfijas, kas parāda viņa jaunības mīlestību, tātad savāktie kraneoloģiskais materiāls no apkārtnes senkapsētām. Jānis ar savu otro sievu Paulu Kļaviņu un te jau Grestu jaunā māja, jo iepriekš redzētā nodega Pirmā pasaules kara laikā līdz ar Jāņa kolekciju. Blakus Lielzeļa otrā pusē 20. gados savu māju uzcēla arī Adolfs Greste, tātad Artūra un Jāņa jaunākais brālis. Īpašs stāsts par Indzera ezeru, 86. gads, Jānītim 10. Baronese Anna Luīze pirmoreiz ieradusies Alsiķos, apsveikta sievas godā un sarīko lielus svētkus šeit savā vasarnīcā Indzera ezera pussalā. Kā Jānis raksta, baroni vairāk dzīvoja pa pašu vasarnīcu. Viņš vēroja, kā pa ezera peld tauku sveces, kā kāda freilnīca skraida ar pieradinātu stirniņu, un kā jaunais iegātnes transzē sēž tāds kā stīvs un atpakaļ atgāzies. Un tikpat zīmīga ir arī Alsiķu muiža,
Viņš vairāk kārt arī piemin šos Alsiķu baronus savos bērnības nostātos. Un īpaši ir mirklis, kad visi 4 brāļi Grestas ir jau pusbāriņi, Anča Ernests un citi tā laika aktīvākie ļaudis mudina viņus mācīties, un Marija Greste, kā saka, saņem dūšu un dodas pie baroneses Wolfas izlūgties aizdevumu, lai brāļi var turpināt mācības Pēterburgā. Un savukārt Krāgas kalna muižu, ja pusmuižu pieminam tāpēc, ka pēc revolūcijas Pēterburgā Greste satiekas ar jauno baronesi Annu Liānu, kur tevi vai badā mirst, un ir ļoti pateicīgi Jānim par produktiem, ko viņš atved, un arī oficiāli viņai noraksta šo muižu. Diemžēl Grestu ģimene to nekad neizmantoja. Savukārt Silakroks Grestes biogrāfijā saistās ar komisko gadījumu, kad Blaumanis viņu mēģina piespiest uzrakstīt dzejoli, ieslēdz istabā, pēc 2 stundām ierodas, un Greste noskandē viņam savu elēģiju. Iz Silakrogas tedeles bija izdeguši redeles, lai mēnesi stariem vizot, var govs pa lauku bizot. Blaumaņa reakcija. Viņš dzinās man pakaļ ap galdu, apsvaidi ar grāmatām, apvelti ar dažādiem terminiem iz zooloģijas, no kuriem pieklājīgākais bija lops, es tev neļaušu ganīties par dzeju. Jā, pilnīgi nezināms ir stāsts par Jāņa Grestes sakarību ar Sprūšu mājām, ar Pumpīšu ģimeni, jo Berta Pumpīte, skaistule, kur Jānis, protams, pazina no skolas laikiem, bija viņam to draudzene, pilnīgi, godīgi sakot, intīma draudzene. Un šeit mēs redzēsim vairākus kadrus no tā, kā te izskatījās arī pagājušā gadsimta sākumā, kur ir redzams Jānis, Bertiņa ar velospēdu, viņas vecāki pagalmā. Un arī unikāla fotogrāfija, kur Jānis kreisajā malā ar viņam tobrīd raksturīgo ķīļbārdiņu. Viņi saglabāja draudzīgas attiecības arī turpmāk mūžā. Mēs atrodamies pie Bejas pamatskolas. Bejas pamatskola ir celta 1867. gadā un ir vecākā koka skola Latvijā, kas darbojas vēl šobrīd kā izglītības iestāde. Bet šī ēka ir īpaša arī ar kādu ļoti nozīmīgu Latvijai vēsturē notikumu. Tā ir pirmā darba vieta izcilējam pedagogam Jānim Grestem. Jānis Greste, pabeidzot Pleskavas skolas pilsētas skolu, 1890. gadu vidū uzsāk savas pirmās darba gaitas kā skolotājs. Antons Ernests viņu atved uz šo skolu par skolotāju palīgu. Tajā laikā skolā ir mazliet vairāk kā 100 skolēnu, un galvenais skolotājs, ja pirmais skolotājs, ir skolotājs Mellups. Jānis Greste savas darba gaitas apraksta grāmatā kā Ceņa vēders, ar ironiju un humoru, ar dziļām atziņām. Bet tieši šeit viņš gūst pieredzi, kādam ir jābūt pedagogam un kas skolotājiem ir jāiemāca bērniem. Ne tikai rēķināt, lasīt un ticības mācību, skaisti dziedāt, bet dzīves mācību.
Jānis Greste ar skolēniem ne tikai mācās, bet arī pavada brīvo laiku un mēģina būt labs draugs. Tajā laikā skola ir piedzīvojusi jau diezgan daudz notikumus. Sākotnēji, kad vietējie zemnieki vēlējās būvēt skolu, Bejas muižas barons Inskults, zemi atvēlēja nelabprāt, bet tomēr ar nosacījumu, ka zemnieku bērni apgūs pagasta amatus, iemācīsies parakstīt savu vārdu un labi muižas darbus pildīt. Ja kādreiz Jānim Grestam likās, ka skolotājs ir piepūsts kā pūslis un svarīgs un pašapzinīgs, tad šo lieko dvaiku viņam nolaida parasts, sarepējušām rokām arājs, kas strādāja lauka malā, kad Jānis Greste devās uz balviem. Un zemnieks Noriņš teica, ka skolotāja galvenais dzīves uzdevums ir meklēt nevis mieru, bet nemieru, nevis aizvēju, bet vētru, nevis aklu paklausību, bet savu galvu. Un arī pēc šīs sarunas, jāsaka Jāņa Grestes pedagoga dzīvē, krasi mainījās domas un attieksme pret skolēnu un pret to, kāds tad viņa uzdevums ir šo skolēnu audzināšanā. Jānis Greste vienmēr teicis un rakstījis savās atmiņās, ka, ja Dievs viņam bija devis asu prātu, tad augumu gan ne. Un laikā, kad viņš uzsāka skolotāja gaitas, viņš vēl bija sīks jauneklis. Un dēļ tā arī viņa prāta dēļ viņu daudz kur gribēja uzņemt darbā, bet sīkā auguma dēļ gan ne. Tādēļ Antons Ernests ļoti piepūlējās, lai varētu dabūt jaunajam skolotājam darba vietu. Un tā nu sanāca, ka kādā dienā Ernests ieradās pie Grestes un teica, braucam. Uz kurieni mani ved, to sākumā nezināju. Ceļā stāstīja, ka uz Beju 26 verstis. Tur skolotājiem Melupam vajagot palīga. Kad jau vajag, vai tad es strīdos. Es gatavs uz visu. Ieved mani Kolberģa Bejas skolā pie skolotāja Melupa. Tas bija liela auguma vīrs, melnu bārdu izglītots. Prata labi valodas, arī latīņu valodu. Ernests runāja Melupu, bet es pie krāsnes sildīju dibena galu. Kas man daļas? Pēc kāda brīža Ernests paziņo, ka es še palikšot par skolotāju. Tā kā es arī kaut kur noderēju, ja citur ne, tad vismaz par skolotāju. Pirmajā darba dienā Jānis Greste tiek ievests klasē, 2. klasē, kur skolēni apgūst krievu valodu. Un pilnīgi neko nezinot, nesagatavotam, viņam jāsāk ar skolēniem strādāt. Tā bija visgrūtākā viņas stunda skolā. Viņš mēģināja atprasīt, kā skolēni prot lasīt, protams, parādot savas zināšanas krievu valodā un tā sajūtoties krietni dižāks un gudrāks par pārējiem, bet arī tajā pašā laikā, tad, kad viss bija atprasīts, Jānis Greste domā, ko nu vēl darīt. Tad viņš sāka tīrīt tāfeli un atkal rakstīt kaut ko un tīrīt, un tas viņam likās, nu, kad tā stunda beigsies. Tad viņš uzrunāja skolēnus, lai atprasītu, kā nu kuru sauc, mēģināja iepazīties. Tā bija garākā stunda viņa mūžā. Lai arī Jānis Greste Bejas pamatskolā pavadīja tikai 4 gadus, tajā laikā tā bija Kolberģa Bejas pagasts skola. Daudzu gadu garumā Bejas skola ir ievērojusi viņa atziņas un turējusies pie pedagoģiskajiem padomiem. Un viena no atziņām, kas ir skanējusi kā mūsu skolas moto, bija Jāņa Grestes vārdi. Tev piederēs tik, cik tev ir spēka un prāta paņemt. 100 gadus pēc skolas dibināšanas Bejā atklāja Bejas notpētniecības centru. Tajā laikā tas bija skolas muzejs. Un skolas muzejā bija arī apkopota informācija par skolotāju Jāni Gresti. Veidojot muzeja ekspozīcijas, tika ņemti vērā Jāņa Grestes vārdi. Lietas stāsta par cilvēkiem. Lietas jānoliek tā, lai tās stāsta. Jānis Greste savas darba gaitas apraksta autobiogrāfiskajā tēlojumā kā Dzeņa vēders. Un Kolberģa Bejas pagasts skolas periodam šeit ir veltītas veselas 2 nodaļas. Viena saucas skolotājs, kur Jānis Greste apraksta, kā viņš nokļuva šeit Kolberģa Bejas pagasts skolā un kā viņš uzsāka savu pirmo darba dienu.
Tāpat arī, kā kāds zemnieks strādādams lauka malā, viņam liek pamatus, kas tad ir skolotājs. Vai tikai tas, kas māca rēķināt un lasīt, vai tas, kas māca dzīves skolu. Un māca pašam domāt ar savu galvu. Otrs stāsts, lielais puika, raksturo, kā tad Grestem gāja kopā ar skolēniem. Gan vaļas brīžos dzīvojoties, gan sporta stundas vadot, gan arī, protams, mēģinot iztēloties un atdarināt sava pirmā skolotāja, sava parauga, skolotāja Melupa gaitu, runas manieri un skolotāja talantu. Laikā, kad Jānis Greste strādāja Kolberģebejas skolā, skolēniem mācīja lasīt, rēķināt, dziedāt, kaķismus, ticības mācību, bet tādas kā sporta stundas nebija. Tāda vārda kā sports toreiz nebija, un sports arī bija citāds. Nostāties uz rokām un pielikt kājas pie sienas, galvu uz leju. Uzlikt uz grīdas sērkociņus, izplest kājas un bez rokām ar lūpām saņemt sērkociņus. Notupties uz vienas kājas un pacelties otru kāju un rokas pie zemes nepiedurot. Uz lauka tālēkšana, pāri grāvim, skriešana uz īsām distancēm, zirga vecuma noteikšana no zobiem, koku augstuma mērīšana ar paštaisītu ierīču un rēķināšanas palīdzību. Bija puikas, kas varēja staigāt uz rokām. Tas mani pārspēja. Cits varēja ausis kustināt. Es ne. Alūksnē Jānis tieši nav dzīvojis un mācījies, bet 97. gadā viņš braši dodas uz mācītāju muižu pieteikties iesvietas mācībā, jo kur gan citur, lai viņš būtu to darījis. Ja viņa tēvs šeienes vācu draudzē ilgus gadus bija kalpojis kā pērminders, un, protams, arī dziļi dievbijīgā māmiņa regulāri veda Jāna viņa brāļu šeit uz dievkalpojumiem. Jānis ir daudzkārt klausies arī vareno Mārtina ērģeļa skaņas, un viss jau būtu labi. Iesvietas mācību laikā Jānis kādu nakti pavada mācītāju muižā, tiek pamodināts no briesmīga trokšņa, iet bailīgi skatīties, kas notiek, un iesvietas mācību telpā. Turpat pie Jēzus attēla viņš ierauga, ka jaunais mācītājs ar saviem draugiem, vāciski runājušiem ļaudīm, ārkārtīgi vulgāri uzvedus. No tā laika Jānis stipri prot atšķirt, kas ir svētums, kas ir svētulība. Anģa Ernesta vadītā Alūksnes pamatskola Jānim saistās ar to, ka viņš vairākas reizes šeit norganizēja Latvijas skolotāju vasaras nometnes. Pastāv tās pamatots uzskats, ka Greste ir daudzu muzeju faktiski radītājs, ja pirms sācīja. Un pilnīgi neapšaubām, ka, teiksim, lielais rakstniecības muzejs ir arī viņa roku darbs, tāpat arī dabas muzejs. Un vispār šos viņa muzejus skaita 11. Rakstot grāmatu par Strautiņu skolas vēsturi, viņš jāsaka drusīgi izšķīnījos ar citiem skolu vēstures speciālistiem, kuri teica, ne, tas otrais muzejs teica, ka ja, tāds nekad nav eksistējis. Un līdz teica kaut ko ļoti līdzīgi. Bet es aizrakos līdz faktam, ka šis muzejs neapšaubām bija, un bija 40–50 gadu mijā, kad Šakritam tātad Greste vēl ir dzīvs, viņam interesē savu pirmā skolu. Tur ir progresīvais direktors Jānis Slavietis, un tur ir akadēmiska skolotā agronome Anna Ruciņa, tātad 3 ieņemtēti cilvēki. Un šis muzejs bija kolosāls un vērtīgs. Bet situācija mainoties, tātad Greste 51. gadā nomirst, Jānis Slavietis atbrīvo no darba, un Ruciņa jau ir Sibīrijā, un tas vai neinteresē. Un laimīgā kārtā tātad Strautiņu skolā strādā kā aizvietotāja skolotāja
Olga Lapše, kur vienlaikus ir arī tātad šeit līdzstrādnieki. Un appusēji vienošanās, tātad šeit vēl materiālu vajag, tur viņi ir, tur visai nevajag, tas pārstēlās uz šī ir. Bet kāds ir tālākais liktenis? Ko ir izdevies uzzināt par šiem Grestas materiāliem? Jā, tas, ko mēs zinām, kad tātad 1960. gados šī te Grestas minerāļu kolekcija tika atvesta uz Alūksnes muzeju no Strautiņu pamatskolas. Par to liecina aktu grāmata, kur arī ir šie te krājumi minēti. Gan minerāli, gan akmeņi, gan arī pat meteorīta gabaliņš ir bijis šajā kolekcijā, kas ir arī kalpojis par tādu pirmsākumu Alūksnes muzeja krājuma tapšanai. Nu, re, un kā tas turpmākais liktenis, vai tas aizceļoja kaut kur tālāk vai lielākoties atrodas 14 muzejā? Kā tas ir? Domājams, ka sākotnēji tātad šīs kolekcijas tika vāktas dažādas Alūksnes muzejā, gan mākslas kolekcijas, gan vēstures kolekcijas, kā arī šīs dabas kolekcijas. Bet laika gaitā mainoties gan direktoriem, gan misijām, tātad palika pie tā, ka tomēr Alūksnes muzejs veido savu krājumu pamatojoties uz vēsturiskajām liecībām un uz mākslas liecībām. Un tātad šī dabas kolekcija tika tātad izņemta no krājuma un, visticamāk, vai kādā muzejā, vai toreizējā Madonas muzejā tika pārņemta. Tāds varētu būt. Tas vēl jāprecizē un jāpārbauda. Un redzu, ka jums ir gana unikāla glezna. Varbūt pāris vārdos par to. Jā, tūlīt parādīsim. Šī glezna ir Alūksnes muzeja krājums. Gleznotājs Jānis Selga. Varbūt jūs variet man pastāstīt, kas šeit ir attēlots, jo, cik zinu, tur ir kāds noslēpums. Jā. Un lieta tāda, ka Selgas glezna nav tikai mākslu darbs, bet īstenībā dokuments. Jo šajās mājās, kas atradās ļoti tuvu tātad Selgas dzimtajām mājām, iepazinās viņa vecāki. Pēc tam pats gleznotājs arī tur ir dzīvojis. Citā periodā tur ir dzīvojuši arī viņa vēlākā dzīves biedrene. Un Selga raksta arī, kad ar Jāņa Grestas brāļa Arturu meitām, Toniju un Veru, viņš kopā ir apmeklējis, kā saka, vietējos kultūras pasākumus. Viena no Grestas minerālu kolekcijām tomēr mums novadā ir saglabājusies, tā joprojām ir redzama Strautiņu skolā. Jānis Greste ir teicis tādus vārdus. Alūksnes kapos es nolieku galvu 3 kopiņa priekšā. Tātad pirmkārt Jēkaba Noriņa, diemžēl šo kapavietu mēs vairs nezinām. Otrais ir viņa ļoti cienītais skolotājs Ančs Ernests, kuram gan uz pieminekļa viņa pašepitāfija diemžēl nav lasām, bet pilnīgi noteikti šeit viņš ir apbedīts kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Un šeit Jāņa Grestas vecā kapi, kuriem viņš pats uzlika 40 gados skaistas piemiņas plāksnes, it kā numali vieta. Un tikai blakus esošie Ventu un Freibergu dzimtas kapi ar skaistiem granītas marmora krustiem parāda, kā šeit izskatījās pirms 100 gadiem. Tātad, kas mums ir zinām par jēdzienu Greste un Iršie, kurie gadi, kur atradās skola? Patiesībā, es jau šeit skolā strādāju 50 gadus, lai gan kolonijas vēsture mums tikai no 90. gadu sākuma, bet es nejauši, lasot Grestas grāmatu, atklāju to darbu Herr Haumester, kur viņš stāsta, ka viņš ir Iršu kolonijas skolā strādājis 1 gadu.
Un tā saistība ir bijusi tāda, kāpēc viņš šeit ir nonācis, kad jau bija prasība obligāti visās valsts skolās, kas bija, lai būtu krievvalodas prateris. Un izrādījās tā, ka Greste to vācu valodu nemaz tik labi nav pats pratis, bet, viņš gatavojās stundām, viņš arī, kad agri no rīta cēlies un gatavojies. Bet es noskaidroju, ka tā skola, kur viņš ir kādreiz darbojies to 1 gadu, nav tā ēka, ko mēs sākotnēji domājām, kolonijas skola numur 14. Tā ēka ir celta tikai 1909. gadā, bet ir pieminēts zemnieks Špats, kura mājās, kad bija tā skola, tie bērni. Pats. Jā, Špats. Un tad, principā, tā vieta ir atšifrējama. Ir atšifrējama. Pata uzvārdu ir māja. Jā, un ar vācu kolonistiem jau bija tā, ka tas zemes gabals, kas sākotnēji tika piešķirts, jā, tad vēlāk mantiniekiem tika pārdalīts. Tur amatnieku sētas bija, un tātad kādā no tām ēkām bija tā istaba, jā, un te arī rakstīts, ka tur pagalms ar lopiem, un ka tas ir tāds, Cūks, jā, ļoti interesants bija tas, un mēs jau ar skolēniem arī mēs tā mēģinājām to tā iztēloties, kā tas bija tajos laikos. Lūk, tas ir kartete mums arī pie sienas, tie ir māju numuri, kā toreiz kolonistiem bija 10, 10A, 9, tie visi bijuši Špaci. Un tad tā skola, kuru ilgu laiku gribēja, lai uzceļ kārtīgu skolu kolonistiem, es te palasīju Koncas grāmatā arī, tad tā skola tikai 1909. gadā ar tādu numuru 14, bet pirmsākums ir bijis te Špats mājā, kur Jānis Greste ir bijis par skolotāju 1 gadu līdz studiju uzsākšanai. Skola darbojās vēl pēc kara. Nedaudz arī kā skola numur 14, tas jau bija tad, kad vācieši jau bija aizdevušies prom, tad bija latviešu bērniem skola. Tāpat kā 40. gadā arī latviešu bērni mācījās centra skolā, kura nodega kara beigās, nodega 44. gadā. Tad mums ir muzejā attēli, kur ir pie tās pašas skolas ēkas fotografējušies gan vācu skolēni, jā, pirms kara vēl 38. 37. gads, un pie tās pašas skolas latviešu bērni ar latviešu skolotājiem. Tātad šī ir kolonijas karte, sastāvēja kolonija no 2 daļām, Hiršenhof un Helfreishof, jā, 2 daļas. Te ir Liepkalnas baznīca un Liepkalnas kapa pa vidu, jā. Tā, ja runājam par Jāni Gresti, tad diezgan droši var teikt, ka viņš darbojās kādā no skolām, kas bija šajā te kolonijas daļā, ar apzīmi, pie kāda zemnieka ar 9, 10, jo tie visi bija Špaci. Tikai 1909. gadā šiem skolēniem uzcēla kārtīgu skolas ēku, un skola saucās skola numur 19. Un tad jau 19. gadsimta beigās kolonistiem bija vairākas skolas. Šī skola, kas celta 1885. gadā, tad pašā centrā tā sauktā centra skola, uzzināja, ka kādu laiku ir bijušas pat 2 skolas pēc Pirmā pasaules kara, kad atgriezās atpakaļ vācieši no Krievzemes, tad arī privāta skola ir nodibināta. Bet līdztekus darbojās arī valsts dibinātā skola. Un tad vēl uzcēla atsevišķu skolas ēku Helfreishofā. Mēs atrodamies pie Vācu-Baltu kolonijas pagastmājas līdz 1939. gadam. Tad, kad pēc kara šeit atnāca iedzīvotāji, tad šeit ierīkoja skolas internātu. Centrs bija diezgan nopostīts. Par koloniju mēs tik maz zinājām, līdz brīdim, kamēr atmodas sākumā pie mums sāka braukt viesi ar lieliem autobusiem, runāt vācu valodā. Sākumā nemaz tā saziņa tik laba nebija. Mēs uzzinājām, ka tie ir
kolonisti, vai nu tie, kas izceļojuši, vai arī viņu pēcteči, kas grib redzēt, kā izskatās pie mums tagad. Un tad radās ierosme sadarbībā ar mūsu toreizējo Iršu ciema padomi, ka vajadzētu tādu piemiņas vietu, un viņu organizēta tā bija līdzekļu vākšana. Piemineklis gan tika gatavots tepat Latvijā, un pienāca 1939. gada septembris, kad šeit notika pasākums pieminekļa atklāšana kolonijai ar iegravētiem gada skaitļiem 1766. 1939. Dalībnieku skaits bija tiešām liels, kurus 300 mums bija viesu tajā gadā. Un pasākums tāds bija arī aizsākums tai draudzībai, kas turpinās vēl joprojām, kad ģimenes draugi jau kļuva viena otrai, un tad notika arī savstarpēji dažādu kultūras pasākumu apmaiņas braucieni. Arī mūsu pašdarbnieki brauc uz Volsburgu, kad viņi svinēja savas biedrības 50. gada dienu. Tā kā tas, diemžēl pēdējā laikā, protams, apsīcis, jo bijušie kolonisti jau ir cienījamā vecumā. Bērni, mazbērni pie mums viesojas. Mēs lepojamies, ka mēs varam viņus uzņemt, pastāstīt par mūsu kolonijas vēsturi. Ir redzama unikāla ēka priekš šiem Iršu klēts magazīna, kurā ir celta 19. gadsimta 2. ceturksnī, bet tādu īstu datējumu konkrētāku nav. Nav arī nekur izlasāms. Šis bibliotekai ir īpašs plaukts, kurā ir savākti novadpētniecības materiāli par pagastu, par ievērojumiem cilvēkiem un par Iršu vācu koloniju. Paldies abām Iršu kultūras darbiniecēm, kad ievadīja mūs tā laikmeta noskaņā, kad šeit strādāja Jānis Greste. Un turpinam ceļu uz Liepkalnes baznīcu. 99. gada Ziemassvētki ir zināms, ka Jāni mācītājs īpaši slavēs, un vietējie zemnieki mācīšu sacenšus, kurš tad iegūs tiesības Jāni vest uz šo baznīcu. Protams, to tiesības iegūst turīgākais vācietis kaimiņš, kuram ir lepnākie zirgi, lepnākās kamanas. Un tad, kad visa milzīgā kavalkāda no Iršu muižu dodas uz Liepkalnes baznīcu, šis vīrs palaiž visu sev pa priekšu, apdzen un vēl ilgi gaida pie baznīcas durvīm, kad brauks pārējie. Greste saka, visi bija ļoti apmierināti. Kaimiņš, vecāki, mācītājs, tikai nav zināms, ko par to domāja zirgs. Un Liepkalnes kapsētā, turpat blakus baznīcai, milzīgs sektors ar vācu ļaudīm. Šeit, protams, rūpīgi ieskatoties varētu atrast gana daudz Grestas audzēkņus un viņu vecākus.